Guru karkā, tātad guru karkas zīmē eksaltē, tātad visstiprākajā pozīcijā, jā, viņš ir ļoti spēcīgs. Tiek uzskatīts, ka tiem cilvēkiem, kam ir Jupiters Vēža zīmē, jeb eksaltācijā, jā, tātad tie ir ļoti veiksmīgi cilvēki, ar ļoti reliģiozu, teiksim, viņiem ir stipra šī reliģiozā izjūta, ja tā varētu teikt, viņi ļoti labi pārzina šīs garīgās lietas un ļoti labi viņas izprot, tā varētu teikt. Ir ļoti labi skolotāji, ir ļoti labi vecāki, teiksim tā, viņiem piemīt tāds diezgan maigs raksturs, ir ļoti labsirdīgi, un tie ir taisnības meklētāji. Jā. Viņiem ir ļoti nepatīk nepatiesība, un jau no mazām dienām tiem, cilvēkiem, jā, kam ir guru eksaltācijā, tātad tie jau no mazām dienām tā kā ir saucamie taisnības cīnītāji, meklētāji, jā, un viņi vienmēr tā kā par to cīnīsies un pastāvēs. Tā kā es teicu iepriekš, guru eksaltācijā, tas parāda to, ka cilvēks ir ļoti veiksmīgs, jā. Tad arī, teiksim, tiek uzskatīts, ka šiem cilvēkiem naudas problēmas kā tādas dzīves laikā nav, jā. Protams, ja cilvēks kaut ko būs sastrādājis, nevar tikai pēc šīs pozīcijas skatīties, jāskatās karte kopumā, bet, ja ir kaut kādas naudas problēmas, tad ir jāsāk pārskatīt savu tā kā dzīve. Un tiek uzskatīts, ka tiem cilvēkiem, kam dzimšanas brīdī Jupiters ir eksaltācijā, tad viņi ir izpelnījušies no iepriekšējās dzīves, jā, Dieva svētību, un tiek uzskatīts, ka tā ir liela svētība, ja cilvēkam Jupiters ir eksaltācijā. Jā, kad tieši pateicoties iepriekšējās dzīves kaut kādiem nopelniem, jā, tātad cilvēks ir ieguvis šo, šo svētību, iespēju arī šajā dzīvē tā kā izpausties. Jā.